Fāzer ir starptautisks ģimenes uzņēmums, kas dibināts 1891. gadā Somijā. Pašreiz uzņēmums strādā 8 valstīs un eksportē produktus uz aptuveni 40 valstīm. Fāzer Latvija nodarbojas ne tikai ar maizes produktu tirdzniecību un ražošanu, bet mēs pārstāvam arī Skandinavijā radītus produktus, kas ir gan saldumi, gan augu valsts produkti. Mēs izcīnāmies ar to, ka mēs nemitīgi cenšamies attīstīties un attiecīgi arī investējam savā attīstībā, fokusējamies uz jaunu produktu izstrādi un arī nemitīgi jaudas palielināšanu. Tirgus ir ļoti mainīgs, tādēļ ir nepieciešams nepārtraukt radīt jaunus produktus, it īpaši ar pievienot vērtību, kas kļūst arvien populārāk tirgu. Pagājušā gadā arī noslēdzām vienu no lielākajām investīcijām Fāzer Latvija vēsturē. Investējām 3,8 miljonus jaunas tostermaizes līnijas izveidē. Šī bija ļoti būtiska investīcija, jo ar šo investīciju mēs palielinājām tostermaizes ražošanas jaudu aptuveni par 30%. Jau uz šīs līnijas esam radījuši jaunus produktus, kā viens no tiem ir auzu tostermaize, un auzu produkti Skandināvijā kļūst arvien populārāki, un arī Latvijā mēs cenšamies šo segmentu iedzīvināt. Fāzer kā zīmols ir radies Skandināvijā, precīzāk Somijā, un darbojamies mēs kopš 1891. gada. Latvijā uzņēmums darbību uzsāka 2000. gada sākumā. 2014. gadā mēs piedzīvojām diezgan lielas pārmaiņas, jo notika Baltijas optimizācija, un tad tika izveidotas 2 ražotnes, viena Ogrē, otra Lietuvā, Kaunijā. Fāzer grupas uzņēmumi darbojās 8 valstīs, un kopsumā mēs eksportējam savu produkciju uz aptuveni 40 pasaules valstīm. Mums ir svarīgs ik viens Latvijas iedzīvotājs, gan jauns, gan cienījamā vecumā, it īpaši tie, kas vēlas eksperimentēt ar dažādiem jauniem produktiem. Fāzer Latvija ir viens no vadošajiem maizes ražošanas uzņēmumiem Baltijā, jo īpaši Latvijā mums šobrīd ir 21% tirgus daļa. Mēs nemitīgi fokusējamies uz jaunu produktu izstrādi un uz procesu optimizāciju, lai varētu attiecīgi arī paaugstināt ražošanas jaudas un kāpināt tirdzniecības apjomus. Ogrē mēs specializējamies galvenokārt kviešmaizes ražošanā, tad tā ir tostermaize. Un baltmaizes dažādu tipu produkcijas piegādes uz veikaliem mēs veicam katru dienu, līdz ar to šī ražošana un vispār šī ķēde ir ļoti dinamiska. Ņemot vērā šīs jaunās tendences un dinamisko tirgus situāciju, arī mēs turpinam investēt nākotnē un savā attīstībā, tāpēc arī tuvākā gada laikā mēs investēsim aptuveni 5 miljonus jaunas komplektēšanas zonas un saldētavu būvniecībā. Brokastis ir pati svarīgākā dienas maltīte, lai dienu sāktu enerģijas un spēka pilni. Kur nu vēl labāk kā sākt dienu ar svaigi grauzdētas tostermaizes garšu?